Jau pirms militāro mācību Cyberstrike 2011 atklāšanas Ādažu militārās bāzes tuvumā ir izveidota lauka nometne, kurā dzīvo karavīri, kas piedalīsies mācībās. No ASV ir atvests milzīgas teltis, kas lielākajai daļai karavīru kļūs par pagaidu kazarmām. Šādās teltīs var izvietoties līdz pat 200 karavīriem. Latvijā sākas gada augstākā daļa. Temperatūra naktī ir ap 0, pūš vēji un no debesīm gāžas slapjš sniegs, kas mīs ar krusu. Tomēr karavīri dzīvo lauka nometnē salīdzinoši labos apstākļos. Teltis ir apsildāmas, tām ir koka grīda, karavīri guļ uz saliekamajām gultām, kas ir pietiekoši ērtas. Plānota 1700 karavīri no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un ASV piedalīšanās mācībās. Sabrauca zemesargi no 3 novadiem, no katra novada pa vedam, ieņemam dzīvojamo telti. Viss ir procesā, viss kārtībā. Nu, bet parasti tomēr tik lielās mācībās ar tik daudz cilvēkiem nekad nevar būt tā, ka viss ir kārtībā pilnīgi, viss pārdomāts. Vai ir kāda problēma, kas jārisina? Neteiksim tieši problēma, bet izaicinājums mums ir tāds, ka vienā teltī dzīvo vairākas vienības, un tie, kas iebrauca iepriekš mazās vienības, piemēram, tūki tur izkārtojušies, šeit bataljona štābs iekārtojas, nav paredzējuši, ka būs tik daudz zemesargu un neatstāja mums pietiekoši vietas. Mācības ilgs no 18. līdz 31. oktobrim. Tās ir 2 nedēļas. Un ārrindas zemesargiem tās ir īsts izaicinājums, jo ne tikai jāpiedalās tajās, bet arī jāsakārto attiecības ar saviem darba devējiem civilajā dzīvē. Tas ir atvaļinājums par savu algu pats. Mums algu nemaksās. Pašu savu reikinu paņem atvaļinājumu pārsvarā. Bet kāpēc jūs to darat? Tāpēc, ka... Tas viss ir interesanti, tas viss man interesē, tāpat kā arī citus, kaut kas ir iekšējs, kaut kas velk mūsu šo šajien. Piedalījos gandrīz visās, kas bija apmācībās, pirms tam arī atbraucu. 2 nedēļas būsiet šeit? Jā. Nedaudz tas nebiedē, tomēr tik lielā pulkā un tādā vienā lielā kazarmā? Nē, tā nav pirmā reize. Es būšu grupas komandieru vietnieks. Vairāk vai mazāk pildīšu komandieru pavēles. Bet jūs aptuveni zināt to loku, kāds var būt? Jā, iespējams konvojs, iespējams apsardze kaut kāda veida, un līdz ar to tādu pienākumu, kādu sliks, tādi būs jāpilda. 17. oktobrī uz mācībām Cyberstrike 2011 jau ieradušies vairāk nekā 330 Latvijas, aptuveni 100 Lietuvas un vairāk nekā 630 ASV karavīri. Līdz ar igauņu skautu bataljonu ierašanos sagatavošanās posms noslēgsies. Būs pabeigta dalībnieku ierašanās un lauka nometnes iekārtošana Ādažu poligonā. Viss notiek jauki un diezgan ātri. Par laimi. Es domāju, ka būs nedaudz lielāks bardaks, bet atvainojos vai haosiņš, ja? Bet diezgan normāli mums visu izstāstīja, iedeva telti, mēs sadalījām saviem kariem vietu un izrādās, ka paliek pat rezerve pāri. Tā kā viss pašreiz notiek atbilstoši plānam. Tūlīt mēs savāksimies, saliksim karavīrus un tad dzīsim prom automašīnas. Un tad jau principā sāksies arī neliela apmācības posms un viens no pirmajiem apmācības posmiem būs sadarbības nodibināšana ar amerikāņu karavīriem. Jo viņi nav uz automašīnām, bet ir ar kājām. Mēs esam uz automašīnām. Ir jānodibinās sakari. Ir jāsaprot, vai mēs viens otru saprotam, jo viņi jau runā, protams, tikai angliski. Tas tās pirmās lietas, ko mēs centīsimies atklāt sadarbībā viens ar otru. Lietuvas vienība uz mācībām Cyberstrike 2011 ir atbraukusi tā, ka iespējams dzīvot pilnīgi autonomi no pārējās nometnes. Viņiem ir savas apkurināmās teltis, un šādā veidā viņi var izvietot apmetni jebkur mežā, laukā vai bāzes teritorijā. We came just yesterday from Lithuania. Our company has built the camp already. You see from my behind. We are preparing for the exercises. The Cyberstrike will start tomorrow, and we just living and are preparing for tasks. Netālu no lauka nometnes izveidots arī autoparks. Uz mācībām no ASV ir atvestas 65 transporta vienības. Tās ir gan smagās transporta mašīnas, gan bruņoti džipi Humvee, kas ir militāri slaveno Hammer versija. Uz mācībām atvestas arī vienas no modernākajām ASV armijā bruņu mašīnām Stryker.
Mācībās tiks izmantot vairāk to modeļu – kājnieku bruņu mašīnas bāzes modelis, medicīnas mašīna, strēkeris, kas aprīkots ar minmetēju un kaujas vadības mašīna. Mācību dalībnieku uzņemšana Latvijā ir nozīmīgs pārbaudījums aizsardzības nozarei un civilajām institūcijām, īstenojot uzņemošās valsts atbalsta pasākumus, sabiedroto militāro un atbalstu vienību uzņemšanu un izvietošanu Latvijā.